šīs dinamiskais laiks prasa zinām pielāgošanos jaunām tehnoloģijām, kuras mēs redzam ienākam arī mūsu nozarē. Ir arī noteikti paudžu ciklu maiņas, kas arī paredz sastrādāties pieredzējušākiem meistariem ar jauniem meistariem, vai ne? Un trešais ir, daba spēja atklāt visu laiku kaut ko jaunu. Mežsaimniecības nozara ir paaugstināts bīstamības nozara, un tas līdz ar to prasa ievērot dažādus darba drošības pasākumus. Un šis gan ir tas punkts, kur mēs pieliekam ļoti daudz pūles un centienus, lai visu paveiktu pēc iespējas labākā kvalitātē. Ir tāds teiciens, cilvēkam jābūt pirmajā vietā, bet savā vietā. Mežsaimniecība ietver ļoti plašus un dažādus virzienus, un tas nozīmē to, ka, piemēram, loģistikas daļā ir jābūt cilvēkiem ar ļoti labām zināšanām loģistikā, ar ļoti labām plānošanas spējām. Savukārt, piemēram, mežu apsaimniekošanas struktūrās tur ir jābūt cilvēkiem, kas ir tādi dabas bērni. Līdz ar to es teiktu, ka vadībai ir jābūt tādai ļoti, ļoti daudzpusējai. Informācijas tehnoloģijas to klātbūtne ir jūtama ne tikai mūsu tehnikas vienībās, bet arī administrācijas līmenī. Dažādi CRM risinājumi tiek izmantoti pārdošanas realizācijas daļās, kas ir ne tikai Latvijā, bet ārpus Latvijas. Dažādi tehnoloģiskie risinājumi tiek izmantoti smagajās, kravas tehnikas vienībās, kuras tieši tāpatās ir arī diezgan advancēti risinājumi meža tehnikas vienībās, kas jau vairāk koncentrējas, piemēram, uz produktivitāti, uz attiecīgu plānu izstrādāšanu un realizēšanu. Tāpatās ir arī dažādas sistēmas, kas ir savietotas, piemēram, ar valsts ieņēmumu dienestu dažādu atskaišu veidošanai, tādējādi, lai atslogotu administratīvo resursu un netērētu to lieki. Es ceru, ka parādīsies vairāk un spēcīgāku profesionāļu, kas tieši būtu zinoši šajā te nozarē, un pats galvenais ar vēlmi izzināt vēl vairāk. Tā kā izglītības virziens, manuprāt, būtu tas virziens, kas būtu ļoti, ļoti vajadzīgs un pat vēlams šeit nozarē. Otrs būtu atkal spējīgiem pielāgoties jaunajām tehnoloģijām, jo es domāju, ka tas brīdis, kad tehnikas tiks vadītas attālināti, tas nav vairs aiz kalniem. Un tas paģēra atkal jaunas specialitātes, un tādējādi droši vien, ka tiem, kas jau darbojas nozarē, turklāt kādu laiku, būs atkal jāspēj pielāgoties kaut kam jaunam. Un visu beidzot saprast to, kas tad ir tas mūsu Latvijas resurs. Tas ir mežs, bet neaizmirst vienu būtisku lietu, rūpēties par to.